Labvakar visiem! Gribēju šodien padalīties mazu liecību no savas dzīves un Tēva mīlestību, cik viņa ir milzīga, cik viņa ir patiesi milzīga. Es biju kristietībā, no 91. gada, es esmu kristietis, un es biju atkritis uz 9 gadiem pēc Bībeles skolas, vēl tā laikā bija jaunā paudze un Ģēģējevs, pie viņa bija Bībeles skolas, un es viņas biju izgājis, jā, bet viss bija kārtībā, bet atgriežoties savā vecajā vidē, es iekritu tur, kur es biju, jo es nebiju patiesi atbrīvots no alkohola, no smēķēšanas, no vēl daudzām citām lietām, bet vienalga. Atceroties to visu, es atceros, kā Tēvs mīlēja vienalga mani. Viņš mīlēja vienalga, kāds es biju, jebkurā brīdī. Viņam ir tik bezizmēra liela mīlestība, ka viņš nekad nav mani nepameta, nekad nebija atstājis mani. Viņš nekad neatstāja mani. Es gāju kristdams, klūpdams. Es biju riktīgi atkāpies. Ja būtu man kur kristis, būtu zemāk vēl nokritis, bet es nevarēju nokrist zemāk. Un tajā laikā, vienalga, cik reiz biju zem alkohola reibuma, un atceros, kā Tēvs man mīlēja, kā viņš mani glāba vienalga. Es nesaku, ka tas ir pareizi, es nerunāju par to, ka par pašu grēku. Es vienalga nevarēju to pats izdarīt nekādīgi, jo es nevarēju atbrīvoties no tā visa. Tas cilvēku spēkos nav tikt vaļā no tā. Ir tikai viņa palīdzība, viņa mīlestība. Un pirms pašas atbrīvošanas, kas arī ir liela liecība, kā es tiku galā no tā un vaļā no tā, bet vairāk es gribēju pateikt to, ka Tēvs neatkāpjas no mums pat tad, kad mēs esam no viņa atkāpušies, kad mēs esam no viņa aizgājuši, kad mēs varbūt esam pat pasūtījuši viņu tālāk, uz 3 burtiem varbūt, un vēl kaut kur. Un viņš vienalga, viņš klusām, bet viņš stāv līdzās. Un es atceros, cik bieži viņš man stāvēja blakus, kur man vajadzēja mirt, kur man vajadzēja nosisties, vai vajadzēja notikt nelaimē un riktīgai. Es izgāju sveikā cauri, cik viņš ir brīnišķīgs tajās reizēs, kad tiešām es saucu uz viņu, kliedzu uz viņu. Viņš atbildēja man. Daudz saka, ka uz grēciniekiem Dievs nerunā. Viņš vēl jau vairāk runā uz tiem, kas ir grēcinieki. Ko nozīmē būt grēcinieks? Grēcinieks ir tas, kas sagrēko, bet nevis viņš ir grēcinieks. Grēcinieks tas, kas nav pieņēmis Jēzu. Bet mēs esam viņa bērni, ne jau tāpēc, ka mēs esam baigi pareizie, bet tāpēc, ka mēs esam tajā statusā. Mēs esam pieņēmuši Jēzu kā savu glābēju, mēs esam taisnoti un esam taisni viņa priekšā. Bet es to visu nesapratu. Es domāju, ka man ir beigas, ka Tēvs vairs man nepieņems. Bet tajā laikā, kad nāca šī atbrīvošana, kad nāca viss šis laiks, es sajūtu šo milzīgo mīlestību. Es sajūtu viņa tūmu. Tas bija, kad 3 mēneši pirms tas sagatavošanās process, kad Tēvs mani gatavoja atbrīvošanai. 1 uz 1 tas notika. Tas nenotika kaut kur draudzē vai nenotika kaut kur pie brāļiem māsām. Man bija unikāla atbrīvošana, kad es biju 1 ar 1 Tēvs, 3 Tēvs, es un pelns, kas mani mocīja, kas mani gribēja iznīcināt visiem spēkiem. Bet viņš atnāca ar savu mīlestību, viņš teica, Jāni, es gribu tevi atbrīvot, es gribu tevi darīt brīvu. Vai tu nāksi un tu gribēsi kļūt brīvs? Es, protams, piekritu, bet es kritu vienalga arī pēc tam. Tas nenozīmē, ka tu piekrīti, ka tūlīt viss notiksies. Taisn otrādi, viss notiek pretēji un otrādi. Bet tā sagatavošanās es jūtu viņu taisni, šo visvairāk es jūtu Tēva mīlestību tajā laikā. Visvairāk bija viņa Tēva tuvums, viņa mīlestības tuvums. Svētais Gars bija tik spēcīgi līdzās, ka es tik spēcīgi tuvumu neesmu vēl jūtis, vēl līdz šim brīdim, pēc atbrīvošanas, kaut tas notika 20 gadu vairāk atpakaļ. Es sajūtu tajā laikā
tādu milzīgu tuvumu viņu. Tas bija kaut kas neaprakstāms. Mēs sarunājāmies. Viņš runāja, kā es ar jums tagad sarunājos. Viņš runāja man, ne jau balsī, bet ar mani sarunājās, kā kuram tas ir. Un es jūtu šo mīlestību. Katrs kritiens, viņš bija līdzās. Es pat jūtu fiziski brīžiem, ka viņš man ceļ, ka viņš man palīdz iet uz priekšu, ka viņš palīdz man atkal gatavoties šai atbrīvošanas procesam, kurš man arī bija ļoti drausmīgs, bet es tiku atbrīvots. Un paldies Dievam, es 20 gadus jau nelietoju, un man ir pretīgi vispār tas, es vispār iedomāties nevaru, ka to varētu izdarīt kādreiz, jo manā dzimtā bija, tas mans dzimtas lāsts bija, ir. Un bija, es domāju, ka bija vairs, jo es esmu atbrīvots un man radinieki tiks arī atbrīvot. Es tam ticu, es pārtraucu šo te lāstu uz nākamajām paudzēm. Un es esmu pateicīgs tiešām par to, ka viņa mīlestība ir tik milzīga, ka viņš tik milzīgi un tik spēcīgi mūs mīl, ka viņš nekad mūs nepamet. Šī mīlestības tuvums ir visbiežāk tad, kad tev ir slikti. Un arī tad, kad tev ir ļoti labi, viņš ir tuvu. Viņš priecājās ar mums, viņš raud ar mums, viņš pārdzīvo ar mums, viņš dara visu kopā. Un tas ir tik forši, jo mēs tuvāk nākam viņam, jo viņš tuvāk nāk pie mums. Viņš vairāk par mums visiem grib būt tuvāk mums. Tikai mēs to neapzināmies. Un es novēlu katram tiešām atrast šo tēva tuvumu un nezaudēt. Turiet to kā lielāko dārgumu savā dzīvē, jo nav nekā dārgāk par viņu mīlestību. Es to varu atkārtot un atkārtošu vienmēr. Viņa mīlestība ir neizmērojami laba. Viņš ir vienmēr labs, viņš ir vienmēr mīlošs. Esat svētīti!